Mikam piekrīt arī dejotāja Simona. Tetovējums esot kā narkotika, labā nozīmē. Tā ir slimība. Tu uztais vienu tetovējumu, tev gribās otru tetovējumu, lai būtu smuki, tev būtu stilīgi, tas ir bišķiņ jāapdomā tās lietas. Simonai ir 2 tetovējumi, no kuriem viens vienmēr atgādina, ka nedrīkst padoties. Man ir 2 tetovējumi, un pirmo tetovējumu es izdomāju taisīt 18 gadu vecumā, būtībā jaunības maksimālisms. Gribējos kaut ko tādu, kas man simbolizētu neapstāšanos. Ja es kādreiz, gribu kaut ko padoties, vai tas ir mācībām saistīts, vai ar dejošanas lietām, lai man tetovējums, kas man atgādina to, ka nedrīkst apstāties. Arī otram Simonas tetovējumam ir liela nozīme – dejotājas sānarotā balerīna. Taču ceļš līdz šāda lēmuma pieņemšanai Simonai prasīs nevienu cīniņu pašai ar sevi. Kad es sapratu to, ka es gribu to tetovējumu, un es zināju, ka es gribu tieši šajā vietā man nākamo pusgadu, kad es vēl pārbaudīju sevi, vai es nepārdomāšu, bija tāda sajūta, ka man ir pliks sāns. Es domāju, ka tas tetovējums viņi man sapratīs, ka, ja tā aizdedzies, un ja tā doma nepārēja, tad ir tā, ka, vajag. Zīmējums, kas ķermeni rotās visu mūžu, ir atbildīgs lēmums, un pirms iesaistīties kārtējā avantūrā, labāk nomērīt 2 reiz. Rūta Čivča, Renārs Muskars, Tautas balss.